Es esmu Diāna Krista no Cēsīm, pat absolvējusi Latvijas Kultūras akadēmiju pie Indras Rogas un Mihaila Gruzdova, un pat uzsākusi savas gaitas teātrī. Es ienācu teātrī ar Valda Lūriņa iestudējumu, tad, kad man reāli bija 11 gadi. Tad bija mācības akadēmijā, tad es kādu brīdi strādāju šeit teātrī, un tad es biju tādā ilgā bērnu kopšanas atvaļinājumā. Un tagad patiesībā es esmu šeit, tāpēc, ka Dita Lūriņa man piedāvāja darbu. Saskaroties un realitātē sākot darboties, tad es tā kā pamanīju, ka es esmu šo to aizmirsus. Profesionālie muskuļi, viņi ir tādi atslābuši, jā. Arī domāšana atbilst vairāk tādam dzīves laikam. Un skatuves laiks ir ātrāks. Domāšanas ātrums ir dinamiskāks, ir jūtas, ir spēcīgāks, lielāks. Dzīve ir vienkāršāka. Droši vien visgrūtākais ir tos elementus savienot, jo ir jālido, ir jādzied, ir jārunā, un pāri visam ir jābūt iekšā pēc būtības un pēc jēgas, bet jā, to visu savienot, salikt vienā veselumā tā, lai tas stāsts un tā forma būtu pilna ar jēgu un saturu. Luīza Millere ir muzikanta meita, jauna, enerģijas un dzīvības pilna meitene. Viņa piedzīvo šo lielo skaisto mīlestību. Ļoti spēcīgu, ļoti patiesu, kā viņa teiktu, Dieva lemtu. Un piedzīvo arī to, kā viņai dažādu apstākļu dēļ, varas dēļ, šī mīlestība ir jāzaudē. Piedzīvo to, ko Šillers apraksta kā pirmais tonis neskartajās stīgās.